Lai gan visām ministrijām ir uzdots samazināt izdevumus, atsevišķās ministrijās vadība ir tikusi pie algas pielikuma. Alga palielināta kultūras ministres biroja vadītājai. Latvija ir valsts, kas dzīvos parādu. Latvija ir valsts, kas dzīvos parādu. Latvija ir valsts, kas dzīvos parādu. Un mums šie izdevumi ir jāsamazina visās jomās, tā skaitā arī valsts pārvaldē, ko mēs arī darām. Tā pašā laikā valsts pārvaldē ir jāspēj piesaistīt kvalificētus cilvēkus. Un ja reizēm ļoti konkrēti argumentējot, rodas šī iespēja un šī vajadzība, tad es domāju, ka tam ir arī attaisnojums. Tā kā izšķirīgais ir kompetence. Pie algas pielikuma ticis arī vīdes ministra parlamentārais sekretārs, bet pārējiem viņa biroja darbiniekiem esot saglabāta esošā alga. Kāpēc jāceļ? Likums to paredz. Ne jau viss, kas likumā ir paredzēts, ir obligāti jāpilda. Ne jau viss, kas likumā ir paredzēts, ir obligāti jāpilda. Ne jau viss, kas likumā ir paredzēts, ir obligāti jāpilda. Un es izvērtēju darbinieku kvalifikāciju un pieņēmu lēmumu pacelt algu parlamentāram sekretāram. Aizsardzības ministrs algu palielinājis savai biroja vadītājai un 2 padomniekiem. Konsolidācija nenozīmē to, ka valsts var vadīt tikai muļķi. Un par 100 latiem var strādāt tikai muļķi. Un par 100 latiem var strādāt tikai muļķi. Un par 100 latiem var strādāt tikai muļķi. Un no šāda viedokļa skatoties, tas ir visu mūsu interesēs, lai valsts pārvaldē mēs tomēr paturētu pietiekami spējīgus cilvēkus.